Čau, labrīt visiem! Mums ir vēsturisks notikums, Buks pirmo reizi ārpus Latvijas, 100%. Kas nezina, šī ir Lietuva. Zemgala, ja? Viena lieta, kāpēc mums ir koptraniņš, bet jūs jau to droši vien visi ziniet, ikdienā šī slēgta teritorija, katra sevi cienoša ģeologa un stirnbuka sapnis iebrist, pačakarēt potītes tiem, kam ir pliki ceļi uzmanīgi, saudzējam sevi, jo šitā gonka nebūs viegla. Pārliecināsieties paši, pateiksiet galā, ko domājat, bet Arvītis gatavs, jā? Jā, gatavs. One word in Latvian, kaits, jā. Ne, kaits. Jā. Kaits. Will be some roads, kaits. Let's follow Edgars. Be careful. Takskrējai ir vēl viena lieta, ko lūgums ievērot un atcerēties, tad, kad uzliksi savu numuru vai lietos numuru jostu vai piespraudus, numuram jāatrodas šeit priekšā, uz vēdera, vai attiecīgi zemāk. Ja numurs tiek novietots aizmugurē, iespējams laika iekārta nenolasīs tev laika čipu, tev nebūs rezultāta, būs asaras, bēdas un pārdzīvojumi. Otra svarīga lieta, ja tev numurs ir priekšā, Marks Gaļinovskis vai viņa komandas biedri tev nofotografēs, failos ievadot meklētājā savu numuru. Visas bildes ērti vienkārši meklē failiem LV stirnbuks.lv galerijā. Kā jau mēs esam minējuši, apvides un takas būs ļoti tehniskas. Neierastas klasiskajam stirnbukam, akmeņainas, daļā distances single track, jeb tracks taka ar ierobežotas apdzīšanas iespējām. Tas nozīmē, ka esam iecietīgi, varbūt esam saudzīgi par tiem, kas skrien no mums aiz muguras ātrāk un saudzējam tos, kas skrien pa priekšu lēnāk. Šādos tehniskos apstākļos noteikti jābūt piemērotiem apaviem, uzmanam potītes, pieskatām ceļus, pieskatām viens otru, esam saudzīgi pret pārējiem dalībniekiem, un tad jau diena beigu galā būs izdevusies. Fonā mēs redzam šīs distances augstāko punktu. Sarunu valodā mēs viņu saucam par Jaunakmens Everestu. Protams, jāņem vērā, ka ieži, kas veidojušies simtiem miljonu gadu, ir prasīgi skrējējiem, un mums noteikti ir jāņem vērā arī laikapstākļi, jo tādā dienā kā šī uzskrējiens šādā paugurā ir tehniski iespējams. Ja mums līst lietus un ja ielīs, trase būs kardināli un būtiski jāmaina, jo, kā jūs redzat, ir sajūta, ka mēs esam tādā mēnesi cienīgā virsmā un uz to mums jābūt gataviem. Trases var tikt mainītas, iespējams viņas būs neinteresantākas, bet labā ziņa, ka laika prognoze tuvākajām 10 dienām pamatīgi lietu nesola, līdz ar to mēs ceram, ka trases paliks tādas, kāds viņas šobrīd saplānotas, bet plāns B mums ir gatavs katram gadījumam. Šī ir ieejas takas skaistākajā daļā, kur mēnesi virsma pāraug tādā Pirneju pussalas kalnainā apvidū ar kanjonu, ar nenosakāmu krūmāju smilcērkšķa audzi, un šī ir tā taka, ko Valdis Rubeli ir 5 gadus cirtis, kamēr izcirtis, un man liekas, pilnīgi netipiskas sajūtas mūsu stirnbukam, Baltijas takām vispār, un ļoti unikāls apvidus. Vienkārši fantastiski, šī tik superīgi. Liepājā nav šitādas te klintiņas? Viss jau baigi forši, bet daži akmeņi nodevēja. Ripo. Kā jūtamies? Ļoti labi. Līdz finišām vairs nav tālu. Kājas vesels? Vesels. Tās labi. Šīs ir Jaunakmenes smilcērkšķa audzes. Runā, ka esot kādi 70 hektāri savvaļas smilcērkšķi, un cerējām, ka viņi ziedēs nākamā svētdienu, bet droši vien, ka neziedēs, jācer, ka lapas izšaus. Smilcērkšķi te netrūkst, jā. Droši ņemam līdz peldenes un kaut kādas iešķūcam čības, jo karjerā ezeriņi dīķīši netrūkst, un, kā zināms, karjeru dīķīšos ūdens vienmēr ir siltāks nekā atvērtajās ūdens tilpnēs, tā kā
Baigi forši. Patīk? Malači, ka tāda atradā. Prieks. Valdus ir ne tikai izsirties cauri smiltsērkšiem, bet paskatieties, kā viņš taciņas ir ieracis. Nu, kurš tā dara? Visi Latvijas taku skrējēji drošībai un baudai. No trasē bīstam vietu netrūkst, kā piemēram šī. Šeit skries arī vāveris, skolēni. Nu, tiešām esam uzmanīgi. Droši vien, ka noliksim kādu papildus striķi vai stiprinājumu, bet reku nāk skrēji, paskatīsimies, kā viņi tiek lejā. Nu, redzam, ik nav tik traki. Skrēji iet lejā palegdamies un padod viens otram roku, tas ir pareizi. Un pats es to nedarīju, ja? Kalnu karalis! Real Kalnu karalis! Have a look! Finally we made it! Yes. Yeah. Arvidos! Kā mums likās trasīt? Kāda jums likās trasīt? Akmeņaina. Akmeņaina, bet ne tādā ziņā, ka viņi ir akmeņaini visu laiku, bet patiesībā ir jārēķinās ar to, ka ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam, kā parasti. Oi, te sākās tas, kā viņš to sauca, kāķis. Ir momenti, kad tiešām vairāk vajag to darīt un būt piesardzīgākam, var arī nokrist, paslīdēt nejauši, aizķerties. Bet tā visa tā trasa bija tāda tehniska, bet bija arī posmi, kur varēja baudīt un skriet pa taisnu un neuztraukties par to, kur tu kāji liec. Baigi labi. Man ļoti, ļoti patika. Bija mazliet citādāk kā ierasts, bet ļoti forši. Vai tu brauks arī nākamā svētdien? Es ļoti ceru, ka es atbraukšu, jā. Tāds plāns ir, jā, un man, protams, mazliet biedē tas beigu kalns ar ievu galā. Jā, pēc tā ir drusciņ grūtāk, bet kopumā ir ļoti labi. Un kā tev liekas, vai tiem, kas ieradīsies svētdien un brauks pēdējā brīdī, vai viņiem vasaras riepas būs gana vai tomēr ziemenes labāk uzlikt? Nē, man liekas, vajag vasaras riepas, bet es ieteiktu braukt ar rezervu, lai paspētu, lai atrastu visu. Vai tu brauc pēc veiza, vai tu skatījies tomēr pēc mājaslapas norādījumiem? Es sākumā braucu pēc veiza, pēc tam es liku Google mapā, un tad es aizbraucu šķērsām, un tad man bija panika. Es nevarēju atrast, es domāju, treniņš sāksies bez manis, bet beigās atradu, jā, viss kārtībā. Šis, man liekas, ir ieteikums, kuru vajadzētu ņemt vērā, jo redz pat tik zinoši skrēja, kā Ieva šoreiz aizšāva garām. Tas labi, ka treniņā lūdzu neizmantojiet tuvojoties sacensību centram Veizu vai Google Map. Jūs iedzīs dārziņa rajonā, jūs dusmosieties, teiksiet, korgi slikti. Nedariet tā, aiziet mājaslapā, paskatieties, kā nokļūt, tur ir iezīmēts precīzs maršruts. Pasakojiet līdz tām norādēm, lūdzu. Ieva, paldies! Paldies! Tiekamies! Jā.